Dāmas un kungi, laipni lūgti Techstories 69. saruna par godu šodienai, par godu Valentīna dienai. 69. 69. Mans viesis ir Matīs Skaļāns, mans ilgu gadu čoms un cilvēks, ar kuru man vienmēr ir prieks aprunāties. Mans bijušais KPMG darba kolēģis un dažādu biznesu, startupu cilvēks, bijis Svetbankā Corporate Finance viceprezidents un bijis Aerodium, jā, to arī bija, un dažādos citos startupos. Tā kā, laipni lūgt, Matīs, prieks ar tevi šodien aprunāties. Jā, super. Jā, Jāni, paldies tev par ievadu. Es patiešām bieži vien domāju, skatos uz savu dzīvi, kas tik nav būts, un nācu šeit, gāju cauri parkam un atcerējos, ka mēs jau tepatās dažas mājas tālāk satikāmies KPMG pirms vairāk kā 20 gadiem. Un tas man bija patīkams prieks, ka tu man uzaicināji, jo es domāju, kāds tas ievads, kā es varētu sākt. Man vienmēr patīk, mēs bieži netiekamies, bet kad mēs satiekamies un tās tikšanās ir bijušas pietiekami atklātas. Un man patīk tas, ka tu esi tāds dvēselisks cilvēks. Krievu valodā man arī krievu valoda patīk duševnī. Ja, un ka tās sarunas nav tikai sausi par biznesu, tas ir plašāk, un tāpēc paldies, ka uzaicināji. Prieks būt šeit. Super, paldies. Tad tev jau pašā sākumā neliela dāvaniņa, tā būs tāda pati krūzīte, no kādas tu tagad dzer, tas ekskluzīvi tikai podcastu viesiem. Citiem tādas nav. Tev nelielai atmiņai. Bet sākšu ar to, ka Matīs pats par sevi saka, ka viņa aizraušanās ir palīdzēt organizācijām un komandām, kas vēlas mācīties, un viņš visu dzīvi ir interesējies par cilvēku uzvedību. Kas mēs esam, kā mēs sadarbojamies un kādi ir mūsu dziļākie virzītāji spēki. Varbūt ar to arī sākam. Kas tad mēs esam un kādi ir tie mūsu dziļākie virzītāji spēki? Jā. Uzreiz pie lielā gabala. Tāpēc arī domāju, ar ko mēs sāksim to sarunu. Vai mēs sāksim no augšas, vai mēs sāksim kaut kādām praktiskām lietām. Un jā, tas ir tas jautājums. Patiesībā tas, ko tu pieminēji Svetbankā, tas bija tālais, ja nemaldos, kaut kāds 2006. gads plus mīnus. 26, 27 gadi bija tajā laikā, un ļoti strauji no KPMG bija tā karjera uzkāpa uz augšu, un es stāvu tajā 19. stāvā tajā savā kabinetā, un viss ir, un kaut kas pietrūkst, un kaut kas nav. Un tajā brīdī sākās tas process, ko es saucu par Richardu Roru citējot kritiens augšup. Ja, kad sākās tas jautājums, kāda ir tā jēga, ja, ko mēs te darām, kāpēc mēs te vispār esam, uz ko mēs te virzāmies, un tas laikam bija tas ievirziens arī tavam ievadam, līdz kā mēs esam nonākuši šobrīd, jo es joprojām esmu procesā. Es zinu, ka beigās tu parasti uzdod to jautājumu par to jēgu. Ja, kāda ir tā jēga, mēs ar to sāksim, un iespējams arī to varēsim noslēgt beigās. Un tas man ir fascinējis, ko mēs šeit darām, no kurienes mēs te esam nākuši. Vispār, un kur mēs virzāmies. Un tajā laikā aizgāja 11 gadi, iedziļinoties šajos visos jautājumos caur sevi. Caur sevi daudz lasīju, daudz pēcīju, daudz skatījos, jo tas, kā es to redzu, mēs te cilvēku uz zemes atnākam tādu ļoti īsu laiku, jā, ļoti tādā šaurā nogriezienī, un te mēs varam pieredzēt ārkārtīgi daudz. Ko un kā darīt, es nezinu. Nav ne jausmas. Šobrīd, man liekas, mēs dzīvojam tādā ārkārtīgi interesantā laikā, kad pastāv iespējams praktiski viss. Un izejot šo ceļu, man liekas, visu laiku tas tā viena iezīme, kas man ir bijusi, uzskaitītās lietas, es joprojām esmu procesā. Un noklausījos te pavisam nesen vienu krievu autoru, kas dalījās par to, ka tā izaugsme, jeb attīstība, viņa vienlaikus ir arī stāsts par to, ka kaut kādā mērā no tādā pozitīvā nozīmē ir jāiznīcina viss tas, kas ir bijis. Ja mēs vēlamies augt un attīstīties, virzīties uz priekšu, mums jāaizmirst un jāpārveido tas, kas ir bijis. Ja, tas ir klasiskais stāsts par to komforta zonu. Un manā skatījumā cilvēks
viena no cilvēka fundamentālajām pamatvajadzībām, arī tāda garīgā pamatvajadzība ir izaugsme un attīstīties. Un tas ir tas lielais jautājums, kas man virzīs uz priekšu. Ja, jo, ja atceramies, esmu 79. gada izlaidums, piedzimu Padomju Savienībā. Tur bija vieni noteikumi, pēc tam mums ir 3 reizes mainījusies naudas sistēma. Un es domāju, ja viņi mainīsies 3 reizes 46 gadu laikā, visticamākais, ka viņi arī transformācijas notiks uz priekšu. Ja, un tās pārmaiņas ir ātrākas nekā līdz šim. Ja, un tāpēc es domāju, ka tas process, mēs šobrīd esam tajā, ka katram arvien vairāk un būtiskāk ir jāuzdodams, ko es daru, priekš kam es to daru, ja, un kāda jēga no tā visa. Un tu esi atradis kaut kādas atbildes? Es varu atbildēt tikai par sevi. Tas, ko esmu sapratis, kas ir tie mani talanti. Man ļoti labi izdodas strādāt ar cilvēkiem. Man ir tāds unikāls talants, ka es spēju radīt to telpu. Un pirms 6 gadiem pavisam nejauši mans skolas biedrs no Murjāņu sporta ģimnāzijas laikiem satikāmies kafejnīcā. Viņš mani atpazina, es viņu neatpazinu un uzrunāja. Un teica, Matīs, tas baigi interesantais džeks. Varētu nodīt kādas mācības. Viņš bija vienas treniņu kompānijas īpašnieks, vadītājs, līdzīpašnieks, partneris. Un viņš teica, varētu nodīt kādas mācības. Tikai, labi, kāpēc ne? Es jau varu tāds, aiziet un daram. Un tajā brīdī es sapratu, klausies, man reāli labi tas sanāk. Man patīk, tur rodās tā interese, ja, jo es neesmu no tiem autoritāriem vadītājiem. Es vairāk cenšos radīt to vidi, kurā katrs cilvēks var atklāt gan savus lielākos izaicinājumus, gan savas būtiskākās prasmes. Tas ir mana prasme, mans talants, ja, ka man patīk iedzināties cilvēkos, uzdot jautājumus un virzīt savu šo procesu uz kaut kādiem risinājumiem. Atkal, risinājumi būs katram savādāki, un tas ir tas viens talants. Otra lieta, protams, tas, ko tu jau minēji, es esmu lietas cilvēks, uzņēmējs, kur es biju bišķīt aizgājis tādā virzienā prom, pārāk dziļi tas, ko varētu tagad saukt par garīgumu. Ja, garīgie sevis izziņas procesi, kurā es biju uzlicis tādu baigi lielo dalījumu. Ir materiālā dzīve, praktiskā dzīve, un tad ir garīgums. Un tas, ko es sapratu, jau klau, bišķi šajā, bišķi ne tur aizgāju. Okay. Ja, Kādā ziņā? Tajā dalījumā tieši. Jo garīgums bez praktiskas realizācijas, praktiskas materializācijas, kā es to redzu šobrīd, skatoties, ir ideja. Ja, un mūsu tā dzīve cilvēkiem šeit mēs esam atnākuši ļoti īsā nogriezienī, realizēt sevi un materializēt savu darbību, caur reāliem rezultātiem. Es kaut ko izdaru, tam ir kaut kādas sekas. Un tieši tāpēc tas man interesē šī biznesa vide, šobrīd arī, kur es atklāju, kuras var būt ļoti spēcīgs, tā ir tā finanšu puse. Man ir lielā bilde, spēju ātri saprast lielo ainu, kopainu, un tieši caur finansēm, caur finanšu pusi palīdzēt uzņēmējiem, jo mums ir šobrīd mēs darbojamies ar Offerta Finance. Pagājušā gadā tikai sākām tādu aktīvu darbību, kas ir, mēs palīdzam mazajiem vidējiem uzņēmumiem atrast finansējumu. Mēs pirmkārt veicam sākotnēju izvērtējumu, paskatāmies, kas notiek, ja, kas izvērtējam, tu pats zini, bilanci, ja, apskatāmies pamatrādītājus, skatāmies, kādas ir iespējas, un tad palīdzam viņiem izvēlēties labāko stratēģiju, un tad arī piesaistam šo finansējumu, gan no banku sektora, gan no nebanku sektora. Un tas ir tāds, tā arī tāda prasme. Ja, ieraudzīt to lielo bildi, jo visi vadurās kaut kādā mērā pret tiem cipariem. Ja tas ir tā materializācija. Ja uzņēmējiem ir ideja un viņš vēlās to realizēt, tam ir nepieciešama nauda. Nauda ir kā, viņa nav mērķis, bet viņa kā resurss, lai es varu realizēt tās savas idejas. Un tad es arī redzu, cik man labi izdodās realizēt, ja es varu ar to nopelnīt. Un tas bija tāds man atklāsme pašam par sevi, kur es biju aizgājis varbūt pārāk daudz tādos smalkajos plānos, augstos lidojumos ir baigi forši paņemt bungas, aiziet tur pie upes, ja, un tur pabungāt, un ir baigi foršās pieredzes. Ir baigi gaifīgi viss tas sausais atlikums, kāds ir bankas kontā. Un nevienmēr tas ir iepriecinoši. Okay. Par to finansējumu man tieši bija viens jautājums, ko es tev gribu uzdot, bet to mazliet vēlāk, tad, kad mēs runāsim tādā izsildīsimies, biznesa ekonomikas sadaļā, jā, bet pirms tam vēl par tevīm parunājot, man interesē tas, ko tu teici par garīgums un tās proporcijas, ka tu esi
Tu esi 5 bērnu tētis, tu esi vīrs savai sievai, tu esi biznesmenis. Kā sadalīt tās sfēras, vai vispār ir iespējams visās jomās šajās būt veiksmīgam vienlaikus? Jautājums, ko nozīmē būt veiksmīgam? Ja, tas ir tāds atkal subjektīvais skatījums, ja, jo, kā es to redzu, galvenais vadoties cilvēks pēc savas būtības nav racionāls. To daudz pētījumu arī rāda, kā mēs skatāmies, ir gan grāmatas sarakstīts par to, ko nozīmē pūļu viedums un pūļu muļķība, ja, kādi ir tie principi, kad cilvēki aiziet kā masveidā, un mēs vairāk rīkojamies emocionāli. Attiecīgi arī par to, kas ir veiksme, tā ir tāda iekšējā sajūta, iekšējais līdzsvars, un forši, kad tu pieminēji attiecības, jā, man ir 5 bērni. Manai sievietei, dievietei, ja, kā es viņu saucu, es ļoti mīlu šodien Valentīna dienu. Viņai ir 6 dēli, ja, un mums pa abiem 2 kopā ir 6 laulību pieredze. Ja mēs skatāmies tā šabloniski, man ir 2 iepriekšējās laulības, un viņai ir 4. Ja mēs skatāmies šabloniski, mēs esam ārkārtīgi nepareizi, ja, jo, kā veiksme būtu nodzīvot laulībā ilgus gadus, mūsu stāsts ir bijis savādāks, ja, jo mēs, kā es redzu, lai arī kādi būtu ārēji panākumi, ja, tā šī veiksme tur biznesā un vispārējais, svarīgi laikam ir tas viens tuvākais cilvēks, ar kuru kopā dalīties tajā visā ļoti dziļi. Ja, ka es varu ar tiem ārējiem panākumiem, arī neveiksmēm kaut kādām pārunāt ar šo tuvāko cilvēku. Un, protams, ka tas bērnu jautājums, jā, kā to visu menedžēt un vispārējais, es neredzu tajā visā dalījumu. Es šobrīd cenšos virzīties uz veselumu sevī, veselumu attiecībās, ja, jo es nevaru normāli funkcionēt, ja man mājās kaut kas nav kārtībā. Tajā ārējā pasaulē. Protams, tur var saņemties. Kā veči saņemās, veči neraud, ja viņi tur iziet cauri grūtībām un visam pārējām, bet man ir tas drives uz tām dziļākajām attiecībām, un tad ir tas ir process, ja, kurā mēs veidojamies arī ģimeni, esam ārkārtīgi radoši, jo ar sievas vecākajiem dēliem mēs kopā arī attīstām dažādas idejas. Viņai ir savu projektu un idejas, ja, un mēs esam tad ārkārtīgi radoša ģimene, kurā mēs nākam kopā, mēs veidojam tos savas idejas, katrs realizē savus projektus, sieva glezno, viņai arī ir kurs par sievietēm, ja, kur viņi dalās ar savu pieredzi, kam ir gājusi cauri. Un kopumā skatoties, jā, tas ir tāds. Tas tajā Viedrades projektā. Tas ir tajā Viedrade, jā, mums tapa viņa tāds, kā mēs satikāmies, jā, tā bija tāda, pirms mēs vēl bijām kā pāris kopā, mēs vairākus mēnešus miedarbojāmies kā brālis ar māsu, jā, jo uzreiz bija tāds, baigi interesanti, satikāmies un tik ļoti viens otru saprotam, un kā mēs sakam, viņa bija daudz ko izgājusi cauri kā sieviete, es savukārt kā vīrietis, jā, daudzām tām šabloniskajām lietām, kā tam visam ir jābūt. Un tikai tā, ka mēs satikāmies, mēs sākām iet dziļumā, jo redzējām, ka mēs viens otrā ceļam ārā tās lietas, ko mēs citiem pat nerādījām, ko mēs tik dziļi bijām noslēpuši. Ja? Un tie ir tā sievietes, vīrieša alķīmiskais process, ja, kur lielai daļai vīriešu, arī man tai skaitā, bija ārkārtīgi grūti uzticēties sievietei. Pilnībā atklāties, jā, ar visiem savām pilnībām, nepilnībām. Jo vīrietim gribās parādīt, tādu vai krūtais. Man te viss sanāk dzīvē, jā, un es te šitais te un vispārējais. Mēs sakam, ka bieži vien attiecībās pirmos 3 mēnešus vispār var norakstīt. Jo abi divi parāda savu labāko versiju. Ja. Sākās jau process, tā, ka mēs ir bērni, ir tie izaicinājumi, kā mēs to spējam risināt, kā mēs spējam sajust. Ja. Un vīrietis vairāk ir prāts, vairāk loģika, racionālais, a sieviete ir jūtas, kas ir nemitīgs process, kurā mums arī jāiemācās pieņemt šīs sievietes jūtas. Un tur bieži vien nav loģikas. Bieži vien nav nekāda skaidrojuma. Vienkārši es jūtos tā. Un vīrietis paga. Jā, un šito es nesaprotu. Kā man ar to visu būt, kā man to visu darīt. Dzirdu sevi. Tas ir, es domāju, tā ir tāda klasika, jā, lielā mērā. Jautājums ir, kā mēs to risinām, vai mēs esam spējīgi, vai mēs mūkam no tā projām, un tas pieminētais arī garīgums, man tā bija mukšana prom. Jā, tā bija mukšana prom, un vīrieši ir ārkārtīgi spējīgi atrast sev aizvietojumus. Vai tas būs fitness, vai tas būs biznes, vai tas būs, nezinu, kaut kādas citas sporta aktivitātes, spēles vai vīru
pulciņi, ja, kur ar vīriešu sanāk kopā, parunājās. Tas arī viss ir bijis vērtīga pieredze vienlaikus, ja, kad sieviete un vīrietis tie divi, jo tad mēs atkal par to jēgu pieskaroties, ja, kāpēc kāds ir radījis divus. Viens ir tāds uz āru vērsts, un otra ir ļoti dziļi iekšējā pasaulē. Viesturam Rudzītim, psihoterapeitam, viņam laba grāmata sarakstīta par šo tēmu, par sievietes šo dziļumu apus pārējai, ja, jo sieviete sevī glabā to, ko neviens vīrietis nekad nespēs līdz galam saprast. Jo mēs ar tevi, kā vīrieši, mēs nezinām, kā tas ir sevī radīt dzīvību. Ja, un radīt jaunu dzīvību, kas pēc tam top par atsevišķu. Ja, sieviete ir tas unikums. Ja, un vīrietis var tikai caur sievieti var piekļūt šim smalkajai matērijai. Viņu to ar prātu nevar izdomāt. Tur ir kaut kas mistisks. Tas pie sevi brīžiem domāju, vai es neapdalu. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka es apdalu savu gan sievu, gan bērnus ar uzmanības trūkumu, veltot pārāk daudz laika biznesam. Bet kā to atrod to līdzsvaru un kas ir svarīgākais? Viens vai otrs vai tā nevar novilkt? Svarīgi ir abi. Savukārt, ja es skatos no tāda cēloniskā līmeņa, viss sākās ar šīm divu cilvēku attiecībām. Man primāri ir svarīgi, lai mums divatā ir šī te saskaņa, izpratne un kopīga virzība. Jo tagad es tieši katru vakaru šobrīd braucu mājās un jā, visu dienu šobrīd baigi aktīvais iet tajā bizītī 5:30 no rīta ceļos, jau pēc 7 esmu birojā un darbojos, un tad vakarā 8 mājās, bet sēžam vakarā pie galda un runājamies. Kā tev šodien? Ja? Un viņi glezno, un kas tev tur, un kā tev tur process. Un saprotam, tik kaifīgi, ka mēs varam runāt praktiski par visu. Ja, un kad ir izveidojis šis, no tā es dabūnu enerģiju, iet un realizēt pasaulē. Jo, vēl viena tāda atziņa, kas man atnāca, ka vīrietis pēc savas dabas ir askets. Baigi daudz nevajag. Tas, ko mēs te realizējam tajā ārējā pasaulē, tas ir vairāk, tas nav nekādā veidā nonivelējoši, bet drīzāk par to, ka mēs to daram, lai sievietēm būtu labi. Ja, lai sievietēm būtu forši. Ja, un ka protams, tur ir tas ego aspekts, ja, ka vīrietis apliecinās, bet es esmu dzīvojis ļoti asketiski. Ja, un tur var iztikt ar minimumu. Tā pašā laikā gribās iet un radīt un realizēt tajā materiālajā pasaulē, tāpēc, lai būtu kaifīgi, lai būtu forši. Ja, un nevis tur kādam kaut ko pierādīt, bet lai ir labi mums pašiem, lai manai ģimenei, sievietei ir labi no tā, ko es daru. Ja es to visu daru, un man nav tam laika, ja, un ja tur nav tas kaifīgi, un te ir tas līdzsvars, visu laiku līdzsvaru meklēšana, jo mēs jau tiekam ierauti. Šobrīd man liekas, ka liela daļa cilvēku ir ierauti tādā milzīgā izdzīvošanas režīmā, kuram šeit nevajadzētu būt uz zemes. Un te es skatos uz tādiem 3 līmeņiem, kas mūs ietekmē, lielākā tas dziļākā jēga. Pirmais ir pasaules skatījums, kā es saprotu, un nevis par to, ka kāds var pateikt priekšā, šitas ir šādi, bet kā es to jūtu. Ja, jo tas tieši tā sajūtu, ziņa, ko mēs jūtam šeit, ir tā pārliecība, kas mūs virz uz priekšu. Jā, tieši caur to sajūtu. Nevis atkal racionalizēt prātā, šitas šobrīd varētu savādāk nevar. Bet kā es jūtos par to? Un tas ir tas pasaules skatījums pašam par sevi un kur mēs atrodamies vidē. Un bija milzīgi, ļoti daudz laika bija šis konflikts, ka es nevarēju salikt to puzli kopā. Tik daudz nekārtību, tik daudz neskaidrības, 3 partijas dibināju, ja, jo likās, ka es varu sakārtot tos procesus. Mēs taču maza valsts, maza Latvija varam sakārtot. Un es noliku novārtā tas, ko saka attiecības. Ja, un šeit, ja skatās uz iepriekšējām attiecībām, iepriekšējām laulībām, es nekādā veidā nevaru pateikt, ka otrs cilvēks bijis kaut kāds ne tāds. Ja, tur bija mani procesi, mani jautājumi, kā rezultātā es atstāju vienu vai otru lietu novārtā. Jā, mēs arī iespējams nebijām viens otram tik saskanīgi. Tas arī beigas svarīgi. Ja, lai atrastu otru cilvēku, ar kuru patiešām saskan. Un es abrīnoju tos cilvēkus, kuriem ir šī saskaņa un vecāka gadagājuma, kur ir nodzīvojuši kopā, un tu skaties, ka viņiem joprojām dzirkstāts vienam uz otru, ja, ka ir tāda dzirkstelīte. Ja, laikam tas ir tas būtiskākais. Un tad tas laika kvantitāte paliek sekundāra. Ja abi divi saprot, viens otru var papildināt, un ir svarīgs arī tas laiks kopā.
cik kvalitīvi mēs viņu pavadām. Ja? Vai mēs tur, sēžam, tur katrs savā galvā, viens tur darba lietas risina, otrs darba lietas risina, bet tieši tā saskanīguma puse, ja? Tad ir brīži, kad ir jāieskrien un jāizdara lietas, jāmaterializē. Ja? Janvārs bija tāds, ka baigajā ātrumā viss aiziet. Un tad ir svarīgs arī, šodien, ko mēs darām divatā? Kur aizbraucam? Aizbraucam uz spā, aizbraucam uz kafejnīcu. Bet vienkārši lieta aiziet, vienkārši kafiju iedzert ārpus mājas. Un jāmeklē līdzsvars. Jāmeklē līdzsvars tajā visā. Bet, ja tās attiecību plāksnes jūs abi kaut kā speciāli piestrādājat, tu saki, tas 3 mēnešus pirmos nevar ņemt vērā, un pēc tam sākās darbs. Bet, tas ir darbs, vai jums tas nāk tā dabiski šobrīd? Tas ir pastāvīgs. Tas ir pastāvīgs process. Tā ir pastāvīga apzināta. Mēs neuztveram viens otru pašsaprotam. Man patīk tas teiciens, ka mīlestība ir darbības vārds. Ja, tad ir tāda anekdote par to, ka sieviete ir 20 gadus laulībā, un viņi tur grib šķirties, un tad vīram saka, tu man nesaki, nekad tu man nesaki, ka tu man mīli. Viņš saka, kā, mēs apprecējāmies, es tev pateicu, ka es tev mīlu, ja kaut kas mainīsies, es tev pateikšu. Tas nestrādā. Ja sievietei ir jādzird, ir jārunājās, ir jāklausās, un tad mums ir tas vīriešiem tas izaicinājums. Kā man tas liekas, es jau tā baigi daudz daru. Es te parūpējos par to materiālo pusi, es te visu daru, un tu man vēl tur mājās, tur vēl kaut ko pieprasi no sevis. Tas ir tās jūtas. Ja ir dziļas patiesas jūtas vienam uz otru, ir vēlme atrisināt, ja ir vēlme mainīties, ja ir vēle kustēties, izzināt vienam otru, un tas ir pastāvīgs process. Tas neapstājās. Man liekas, tajā brīdī, kad man liekas, šitas jau viss uz mūžu un viss ir tā akmenī iekalts, tas ir viena atziņa, ka ir, ko es guvu savulaik, tā kā es gāju cauri tādai savai destruktīvai uzvedībai, ko es gribēju mainīt, un tad terapijas sesijā pateica, ir 2 dienas nedēļā, par kurām nejauztraucās. Tā ir vakardiena un rītdiena. Ir tikai 1 diena, šodien. Kā šodien? Ja tas, kas bija vakardien, viņš ir viss, viņai tikai palikusi kaut kāda atmiņa par to galvā, un ir kaut kāda projekcija par rītdienu, kas varētu būt šodien, šis mirklis tagad. Un atkal tagad. Šobrīd nekā svarīgāk par mūsu sarunu nav. Ja? Ir tikai šis mirklis tagad. Un viņš atkal paiet. Attiecībās ir tieši tas pats. Tas, kas bija vakar, viss pagājis. Tas vairs nav. Un ja ir šī izpratne, ir šī dziļā tiecība, ka attiecības veidojās visu laiku, viņas attīstās visu laiku, mēs maināmies visu laiku, un ka es gribu to darīt, tas ir tas, pie kā mums ir visu laiku process. Un būs tāds brīži, kad, ka kādam būs grūtāk, izaicinošāk, un tad otrs redz un saprot un pietur. Kā mēs sakam, mēs pieturam viens otru. Ka ir tā, es varu tev uzticēties. Jo gan Inesei, gan man pieredze ir bijusi tāda, ka ienākot šeit, šajā iemiesojumā tev uz zemes, mēs ienākam noteiktā ģimenes sistēmā, dzimtā. Ar visiem ieradumiem, un, man liekas, postpadomju telpā mums ir ļoti liela izaicinājuma ar šo. Mums problēmas ar vīriešiem un problēmas ar sievietēm. Ir vīrieši, kas neuzņemās atbildību un daudz vieglāk pamet visu, padodās, un izvēlās destruktīvāku uzvedību. Un savukārt sievietes ir tās, kas iznes visu, tās spēcīgās sievietes, kas ir iziet tam visam cauri. Un Inese mācās, ja tā var teikt, uzticēties vīrietim, paļauties, neuzņemties uz sevi, un es savukārt mācos uzņemties atbildību. Ne tikai materiālajā, bet arī emocionālajā pusē. Man patīk stoicisms, ka vīrietim ir jāsaglabā tas stoiciskais miers, vienlaikus jābūt jūtīgam un iejūtīgam uz sievieti. Tad bija tāds process. Mūsu Valentīna dienas raidījumam tu padalīsies arī ar kādu, nezinu, vai noslēpumu, bet kādu recepti, kas jums strādā, lai tu saki, ka tām attiecībām jāiet dziļumā, ka tagad īpaši jūt, ka tās attiecības ir kaut kādu, saprotu, līmeni
varbūt savādākas nekā iepriekš. Tad ir kaut kāda recepte, kā to Ir baigi vienkārši lieta. procesu. Ir viena ļoti vienkārša lieta, un tas, laikam, es nezinu, vai tas ir tāds mūsu dziļš noslēpums, ja tāds varbūt ļoti intīms. Tas, ko vīrietis var darīt, un mūsu gadījumā tas ļoti labi strādā, ir ļoti ķermeniski, ļoti fiziski, ļoti taustāmi. Pamasēt sievieti. Pamasēt sievieti, pamasēt pēdas, ja? Un tas vienkārši, tur maģija notiek. Okay. Tur notiek maģija, man tur notiek savi procesi, kad es to daru. Ja? Jo arī tas ir baigi šabloniski, ja? Tā pasaule iekārtot apmēram tur tādā veidā, ka sievietes daudzus gadu desmitus, varbūt pat 100, varbūt pat 1000 ir bijusi pakārtotas vīrietim. Ja, ka vīrietis ir tas galvenais, un tad sievietes tur apkārt, ja tur tā, lai vīrietim ir labi, ja vīrietis ir tas galvenais. Un patiesībā mums ir sieviete ir tā smalkā enerģija, viņa jūt. Man liekas, ka daudzas problēmas, izaicinājumi, ar kuriem mēs šobrīd saskaramies sabiedrībā, atrisinātos, kad sievietes sāk sev paust. Kad viņas reāli sāks paust savus jūtas un pateiks, ka klausies, šis nav ok. Ko tu tur dari? Apriekš kam? Kur tu ej? Ja, uz ko tu skrieni? Ja, jo sievietes, ja mēs runājam par vardarbību un karu, vīrietis tikai var iedomāties, ka ir labi iznīcināt vienam otru. Un vīrietis to var izdarīt. Sieviete dziļākajā būtībā, kas dzīvības radītāja, tas viņai ir tik pretdabisks process. Man tas arī liekas pretdabisks. Un te mēs esam, te mēs varam pieskarties, ja, kas mēs te esam, no kurienes mēs esam bijuši. Ja, un mums ar Ines bija viens ceļojums uz Ēģipti, uz piramīdām, viens no pirmajiem, kur mēs aizbraucām kopā. Es bijis? Ēģiptē, jā, piramīdās, nē. Tur ir, tas ir šobrīd zinātniski pierādīts, ka šādas būves mēs nevaram uzbūvēt ar mūsdienu tehnoloģijām. Mums nav šīs tehnoloģijas. Jautājums, kas bija tie, kas viņas būvēja, un kas tās ir par tehnoloģijām? Attiecīgi par to, ka šeit iespējams uz Zemes ir dažādas struktūras. Teiksim, it kā izskatās visi pēc cilvēkiem, bet, kā tu saki, tev tas nav pieņemams. Kādam citam, tas ir normāli. Sadot pa purnu, tur zin, kā es gribu šitā un visu, un tas viņam ir normāli. Nogalināt kādu citu, viņam tas ir normāli. Un tāpēc tas liek aizdomāties par to, kas ir tas smalkais, kas aiz tā viss stāv, kas ir tā enerģija. Jā. Tāpēc, jā, daudziem tas nav normāli, man tas arī nav normāli, es arī esmu, skatos, bet te ir tāds arī, ka mēs ienākot vidē, mēs pielāgojamies tai, un dažreiz mums ir jāapgūst arī, kas mums nav dabiski. Un tad tas, kā es varu nonākt līdz savai dabiskai būtībai. Jā. Tu minēji, ka jādzīvot tagadnē un šeit un tagad, bet ir arī pagātne. Un mums vēl viena lieta, kas mums abas vieno, diemžēl ir tādi notikumi, ko nedod Dievs kādam piedzīvot dzīvē, kad mēs pazaudējam bērnus. Kā tu tam tiec pāri un vai tas kaut kā ietekmē tavu tagadni? Jā, es zinu, tu man dalījies ar savu stāstu, tev arī tāda pieredze bija, man arī. Un man ļoti interesanti ir Maikls Ņūtons, ja es nemaldos, sarakstījis grāmatas Dvēseļu ceļojumu. Un man interesanti tieši tad, kad man notika šis notikums manā dzīvē. 2 nedēļas pirms tam es biju paņēmis laikam 2. reizi šīs grāmatas rokā par dvēseļu ceļojumiem. Un te ir mazliet stāsts par to pasaules skatījumu, kā es redzu, jo arī cieši, kad mēs sākām ar Ines iedarboties, mums notika, šis varbūt izklausīs baigi, tā šizotēriski, bet notiek kaut kādas atmiņas, kā tu pareizi saki, ir pagātne, un tā pagātne neaprobežojas tikai ar šo dzīvi, bet iespējams, un es tagad izsaku hipotēzi, un šie Maikla Ņūtona dvēseles ceļojumi ir tāds dokumentāls apliecinājums, ka tas tā var notikt, ka mēs nākam šeit ar kaut ko, kas nav saistīts tikai ar šo dzīvi.
ka ir šī, tas arī budismā ir šī filozofija, ja, reinkarnācijas filozofija, ja, ka mēs esam atnākuši šeit un atkal mēs te atnākam šeit uz zemes. Un tas man ļāva uz to visu paskatīties savādāk. Caur citu skatu punktu, un tad es arī gāju tam jautājumu cauri, ko tas nozīmē man. Ja, jo atnāca šie bērni un aizgāja. Atnāca šīs dvēseles un aizgāja. Viņas pildīja kaut kādu savu uzdevumu priekš sevis un vienlaikus arī priekš manis. Ko tas man nozīmē? Tas viennozīmīgi mani ir virzījis dziļākā šajā izziņas procesā, jo tas ir nenoliedzami, ja mēs skatāmies no cilvēka, no šīs dzīves nogriež, no visiem psihoemocionālajiem faktoriem, tas ir lielākais trieciens. Jo runājot par šo tēmu, ir vārds cilvēkam, kas ir zaudējis vecākus. Tas ir bārenis. Ir vārds cilvēkam, kas ir zaudējis dzīves biedru. Atraitnis vai atraitne. Savukārt nav nevienā valodā, kultūrā, cik es esmu pētījis, nav vārda cilvēkam, kas ir zaudējis bērnus. Un tas man likās tāds interesants fenomens. Iespējams, ka tās ir tās sāpes, kas ir ļoti dziļas, kur mums ir ļoti grūti sagramot, un tāpēc nav pat vārda tam. Ja? Un šī pagātne ir vienlaikus, kā es arī uz to skatos, tas ir notikums, kas notika. Un mans uzdevums ir atbildēt pašam sev, izveidot šo pasaules skatījumu, izpratni par to, lai es varu dzīvot tālāk. Jo, ja skatāmies no tā, tas notika pagātnē. Jā, ar mani tas notika, neatceros, cik gadi jau pagājuši, 19. gads, 6 gadi. Un tas notika. Baigi spēcīgs pārdzīvums, ļoti spēcīgs. Un vienlaikus šobrīd viņš vairs nav aktuāls. Bet man ir atmiņa par to. Ja es tagad ļoti gribētu ieiet tajā visā, es varu pacelt tās emocijas. Un tāpēc ir izpratne par to arī šeit un tagad. Jā, cilvēks patiesībā ir tikai vienīgā būtne, uz zemes dzīvā būtne, kura kavējās tik ļoti pagātnē. Un no pagātnes projicē nākotni. Arī vienā podkastā, starp citu, arī dzirdēju radio pārraidē, vairāk cilvēki tur sarunājās, un tas raidījuma vadītājs, viņš saka, 3-kājains suns. Vai jūs esat redzējuši 3-kājainu suni? Vai esat redzējis 3-kājainu suni? Iespējams. Ir. Un viņš saka, pavērojot to 3-kājainu suni, vai viņš uzvedās atšķirīgi no pārējiem suņiem? Un atbild bija nē. Viņš lēkā tām 3 kājām. Jā, viņam ir šī fiziskais ierobežojums, ja viņam ir tikai 3, bet viņš lēkā, viņš ir priecīgs, viņam viss tas pats. Un tā ideja bija tāda, ka tikai cilvēks šajā psihoemocionālajā traumā tik dziļi ilgi dzīvo. Ja? Un, ja mēs skatāmies no psihoemocionālā stāvokļa, viss, kas saistīts ar mūsu psiholoģiju, mūs ļoti spēcīgi veido līdz 7 gadu vecumam. Viss, kas ar mums notiek līdz 7 gadu vecumam, ieliek mūsu iekšā tādas ļoti spēcīgas programmas. Tieši attiecībā uz mūsu psihoemocionālo reakciju. Kā mēs reaģējam, vai mūs pieņem, vai mūs nepieņem. Ja? Un ja mēs paskatāmies uz mūsu vecākiem tajā laikā, viņiem objektīvi nebija nekāda šo zināšanu. Viņi izdzīvoja tajā laikā. Ja? Tur puikas neraud. Ja? Tur ir jāsaņemās, ir jāmočī. Par kādām jūtām tu tur runā vispār? Ja, nav. Šobrīd tas viss ir pēdējie 20, 30 gadi. Visas tēmas ir pacēlušās uz augšu. Mums zināšanas ir vairāk nekā sajēgas šobrīd. Kā to visu salikt kopā. Un es priekš sevis esmu atbildējis uz šo jautājumu. Jā, es redzu. Un tas notikums toreiz, tu viņu pacēla uz augšu. Tas man vispār ir kaut kāds fenomens. Jo tā sajūta, kas man ir, man priekšlaicīgi aizgāja dviņi. 6. grūtniecības stāvoklī, es nepieredzēju dzīvi kopā, bet jebkurā gadījumā pieredzēju tās dažas dienas, viņa aizgāja. 2 gadus vēlāk viņa atkal atnāca. Un es priekš sevis, es nezinu, vai tā ir patiesība. Es to nevaru pateikt, es to nevaru apgalvot. Man ir tā sajūta, ka tie iespējams varētu būt tie paši. Un es nezinu. Tas arī par to. Bet es atkal nav svarīgi, vai tā ir patiesība. Svarīgi, kā es viņu sev interpretēju, lai es varu dzīvot tālāk. Lai es varu dzīvot tālāk šodien.
un skatīties ar to skatu uz priekšu, ja, jo mums ir jāsliek kopā. Jā, tā ir objektīvā realitāte. Tas ar mani notika. Kā tas man ietekmēja? Vai es turpinu tajā visā slīgt iekšā un pārdzīvot par to, vai es turpinu pārdzīvot par to, vai man tētis nekad nebija. Ja, viņi izšķīrās 2 gadu vecumā, tētis nelikās par mani nezins. Ārprāts, es tur tāds baigais traumētais. Vai vienkārši to ieraudzīt, jā, tas man ietekmēja, jā, tas sāpēja. Izraudāt, izkliegt, vienalga ko izdarīt. Un izveidot jaunu, kā lai saka, par sevi. Jā, tāda ir mana pieredze, un kā es varu kustēties no tā viss tālāk. Jā. Tu minēji Ņūtonu, ir kaut kādas vēl iedvesmas, kas tev tādu dzīvē ir palīdzējušas, kaut kādas iedvesmas grāmatas, podkāsti, filmas, es nezinu. Oi, daudz, jā. Ļoti daudz. Es vienu brīdi grāmatu sēdu kā bulciņus. Jā, tur, kā bija tas izzināšanas laiks. Man ļoti interesē biogrāfijas. Daudz un dažādas, kad es biju tajās garīgās tēmās, es pētīju visas pasaules, dažādus šos te, ja tā var teikt, viedos, ja kāda tā dzīve ir bijusi. Izcelt kaut kādas grāmatas autorus, jā, Ņūtons ir viens no pieminētajiem, bet es domāju, šobrīd es skatos uz tiem, kā dzīvo pieredzi, dzīvo tradīciju, tādiem nezinu, ļoti daudz, vajag izcelt vienu. Šodien nākot uz šeit, nezinu, kāpēc pirms dažām dienām atkal pacēlu Nasīmu Talebu. Nasīms Talebs, viņam tāds 5 grāmatu kopums, Incerto saucās, tur ir Melnais gulbis, Black Swan, un tā grāmata, kas man arī līdz somā šobrīd ir Skin in the Game, riskēt ar savu ādu. Jā, viņš tur tā ļoti plaši un filozofiski apskatās šīs notikumus, jā, cik būtiski ir cilvēkam riskēt ar savu ādu, jā, ka viņš apzinās, kādas sekas ir viņa darbībai. Jā, tur tāds, tas viens no autoriem, kas man nāk prātā, bet principā jā, šobrīd tas, ko es redzu, informācijas ir daudz, tāpēc vajag tur negribētu izcelt kaut ko, ir dažādas grāmatas, šobrīd lasu mazāk. Tāpēc vairāk klausos dzīvās sarunas. Jā, un es zinu, ka tu vienā sarunā arī pieminēji Joe Rogan. Mēs arī tagad sākām. Man patīk garās formāta sarunas. Man patīk sarunas, kurās cilvēki runājās. Tāpēc es noklausījos tavu sarunu gan ar Jānu Ošleju, ko es arī pazīstu. Ar viņu arī ļoti interesanti aprunāties. Un noklausījos ar Armandu Puči. 2 sarunas, pirms nākotnē, lai saprastu apmēram, kurā virzienā. Un man patīk šīs garās formāta sarunas. Ne visam es piekrītu. Ja? Bet man patīk domu gājiens, man gribās saprast, un man liekas, mēs daudz ko varam mācīties no šādām sarunām. Jo šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad ir, tur var dabūt 10 soļi līdz panākumiem, vai tur 3 metodas, kas, diemžēl, tas nestrādā. Ja. Man bija arī tas gods, viens no autoriem, piemēram, pieminēt Robinu Šārmu. Sanāca tā, ka mēs vecerīgā sēdējām ar viņu un dzērām kafiju. Un tas bija atkal, kā tas visums darbojās, tas ir mistiski. Es tajā laikā vēl mācības nevadīju, treniņus nevadīju, bet bija tēmās, es zināju, kas viņš tāds ir, mūks, kas pārdeva savu Ferrari, un vispārējais. Un sanāca tā, ka man bija iespēja viņu pasēdēt padzert kafiju. Un tas bija interesantais, ka viņš man uzdeva jautājumus. Viņš uzdeva jautājumus, kā tur viņam interesē, ka es tur, kā tajā laikā biju veidiskajā tradīcijā, tur par Indiju un tā tālāk, un mums bija jautājums par dzīves jēgu. Un mēs 2 stundas runājām par to, vai viss jau ir noteikts, vai ir izvēle. Ja, ko viņš teica? Mūsu secinājums bija, laikam pēc kopsavilkuma sarunai, ka viss ir noteikts un ir izvēle. Ka ir kaut kādas lietas, kas ir noteikts, tad tās paralēlās realitātes, ka mums var būt dažādas realitātes. Jo mums varēja būt, tu man uzraksti uz podcastu atnākt, un es pasaku nē. Bum! Mums abiem 2 izveidojas pavisam atšķirīgs ceļš. Paralēlā realitāte, kad pastāv tupatās. Es pasaku jā, sāk veidoties jauna realitāte. Bija tā filma, man liekas, Durvis aizveras, vai kad neesredzējis, kad arī tur veidojās pilnīgi 2 dažādi sižeti atšķirībā no vienas situācijas dažādām izvēlēm. Jā, man runājot par filmām. Man ļoti patīk filmas, un viena no jaudīgākajām filmām par šo tēmu ir Mākoņu Atlants, Cloud Atlas. Es skaties? Nē. Fantastiska filma, tur ir Halle Berry, Toms Hanks,
Un to filmu veidojuši ir, nu tajā laikā viņi vēl bija brāļi, Vačovski brāļi, tie paši, kas Matrix izveidoja. Nu, Matrix vispār es uzskatu, tā ir dokumentālā filma. Tā ir dokumentālā filma, tur pirmais Matrix, otrais, trešais, un vēl ceturtais. Ceturtais arī bija tāds, jo pirmajā Matrixā viņi parādīja, ka Matrix pastāv, sistēma pastāv, un ceturtajā Matrixā viņi parādīja, kas ir esence. Un tur patiesībā bija tas interesantais kopsavilkums, ka Trinity sieviete bija tā, kurai bija tā jauda. Sklirins pat iet pāri. Un jā, šīs divas filmas, un plus vēl par autoriem runājot, kas man ļoti tūs bija, un ko es tikko arī kā bulciņas apēdu, nebija tik daudz lasījis, ir Paulo Coelho. Alķīmiķis. Nu, tas ir, tā jau ir klasika, bet viņam viss pārējais grāmatas arī fantastisks. Nu, tur lasīt, un kā es redzu, daudz no tās literatūras, kas ir šobrīd arī tajā visā pašizaugsmes tēmā, biznesa tēmā, tas ir tāds vīriešu, un tas paliek mazāk aktuāls. Mēs vairāk ejam uz tiem, tur ir tie tēlēnie, tur ir stāsti, ja, ka tu veic caur sajūtām. Nu, filmas rada šīs sajūtas, ja tu jūti kaut ko. Tajā visā. Tas, ko tu meklē grāmatās, ja tēt. Jā, man šobrīd es pats esmu tādā transformācijas procesā, es arī jūtu, ka pašam gribās rakstīt šo to rakstu, un pārveidojās, un patīk tas. Ko tu raksti? Es ik pa laikam pierakstu, bet laikam tas būs, es nezinu, kā latviešu valodā ir non-fiction. Jā, kas, ne fiction. Jā, ka tur būs stāsti. Būs stāsti. Un viens no labākajiem rakstiem, kas aizēja Facebookā, bija par to, par ledu, jā, kā ūdens izkausēja ledu. Bet viņi bija tālēns stāsts un baigi labi aizgāja. Nu, tādā ziņā es vienkārši vēroju, kas aiziet. Tur, kur es baigi racionāli kaut ko tur cenšos salikt, tur šitais ir tas un tas un tas un tas, man būtu taisnība, bet cilvēkiem nerezonē, jo visi to zina. Tajā brīdī, kad tu pieskaries tēlēnai pasaulē, tēliem, un tas stāsts par to mūsu neracionālo dabu. Jo cilvēks jau nav racionāls. Visu, ko mēs darām, lai mēs justos labi. Viss. Un katrs izvēlās, ko viņam darīt. Viens taisa biznesu, otrs sēž pie upes makšķera. Un viņam no tā ir labi. Mums būs ārpus kadra, ko parunāties. Es arī tas nedaudz aizrāvies ar fiction rakstīšanu, un tad noteikti mums ir dažādas tēmas. Es pagaidām baigi neskrienu uz priekšu, jo šobrīd vienkārši viss ir procesā. Viss ir procesā, un es jūtu, ka tur virzās, jā, un Ziedonis ļoti patīk. Lasu Ziedoni. Tur ir, man liekas, ka Ziedonis, es viņu saucu par caurpārlaicīgu, ka viņš spēja, tas tāds par Matrix un par sistēmu. Jā, jo padomju sistēma bija ļoti dzelžaina sistēma. Un kā viņš spēja tajā sistēmā runāt tā, ka viņam atļāva to. Un tiem, kas tur vadīja to sistēmu, viņiem nebija nejausmas, ko viņš tur iekodēja iekšā, tie kodi. Jā, un visi mīti, stāsti, mitoloģija. Mēs esam stāsti. Mēs stāstam viens otram stāstus. Nodokļu stāsts. Nodokļu stories. Tieši tā, tas ir stories. Jā, tas ir stories. Mēs visi dzīvojam no stāstiem. Un tas stāsts, ko mēs stāstam jau šobrīd, ir ārkārtīgi jauns. Ļoti jauns. Tādā izpratnē, nezinu, 100, 200, 300 gadi. Pirms 300 gadiem, man patīk Joe Rogans saka, pirms nieka 3 cilvēkiem mēs dzīvojam pavisam savādāk. Tieši tā, pavisam nesen. Pavisam nesen, ļoti nesen. Un ja mēs skatāmies tajā visā kontekstā, kā civilizācija un zeme šeit ir attīstījusies, ko mēs te esam atnākuši darīt, mums ir ļoti jauns stāsts. Un tāpēc mēs tagad pateiktu, ka šitā ir objektīvā realitāte, šitā ir patiesība un būs tā un ne savādāk. Kā es bieži dzirdu, Matīs, ko tu tur ņemies un ko tu sepies? Te jau neko nevar izmainīt. Man liekas, visu var izmainīt. Un šobrīd mēs pieredzam ļoti straujas izmaiņas. Un runājot par nodokļu stāstiem, arī man liekas, ka visu var izmainīt. Arī pilnīgi paskaties, kāda mums bija nodokļi tur 100 gadus atpakaļ. Tie ir 1, 2 cilvēki atpakaļ. Ja? Pilnīgi crazy, pavisam savādāk. Un man liekas, ka tas ir fascinējoši, ka mēs runājam par to, kā to visu izdarīt pavisam savādāk. Kā uztaisīt nodokļu Netflix, lai būtu 2, 3 nodokļi, kas automātiski iekasējās un tikai tik, cik ir absolūti nepieciešams.
nevis vairāk. Bet... Ja mēs zinām, es arī domāju par šo nodokļu jautājumu. Mums ar kolēģiem, Ausvērts Finance, tieši vakardienas ar Arturu sēdējām runājāmies. Es teicu, ka es nāku pie tevis runāties, un mēs pieskārāmies tai tēmai. Un diskusija bija par to, vai ir pareizi maksāt nodokļus. Un es tieši šorīt braucot pie tevis un domāju par to, viss ir atkarīgs no konteksta un situācijas. Ekstrēms piemērs. Krievija šobrīd. Ja, kas ir tas mūsu telpā, viņš ir tas acīm redzamais agresors, par ko arī mēs varētu padiskutēt, vai viņš tika provocēts vai kā, bet šobrīd ir tas acīm redzamais agresors. Vai Krievijā, šobrīd es būtu Krievijas pilsonis, būtu pareizi maksāt nodokļus un uzturēt šo agresiju? Labs jautājums. Ja? Vai pareizi tur būtu maksāt nodokļus? Savukārt kādā Skandināvijas valstī, kur nodokļu maksātājs jūt drošību par pakalpojumu, ko viņš saņem. Viņš saka, nemaksāt nodokļus ir pilnīgi crazy. Es lepojos, ka es maksāju nodokļus. Kur Latvija šajā kontekstā atrodas? Tas ir jautājums, uz ko es neteikšu pareizi vai nepareizi. Es varu tikai secināt. Man ir 2 rādītāji, pēc kā es skatos uz Latviju. Demogrāfija. Mēs no 91. gada esam zaudējuši apmēram 800,000 cilvēku. Vairāk nekā pēc 2. pasaules kara. Tas ir nieka 34-5 gadu laikā. Un mums raudas valsts parāds. Ja mēs skatāmies, respektīvi mūsu tēriņi ir pieauguši. Ja mēs skatāmies no uzņēmē darbības viedokļa, klientu skaits samazinās, bet mēs turpinām audzēt savus izmaksas. Ja tu uzņēmē darbībā darbojas kāds rezultāts, ja tev nav klientu, tad tu turpini audzēt savus izmaksas. Grūti izdzīvot. Tas ir bankrots. Ko jādara? Šis ir jautājums, kur mums ir jāvienojās. Ja, ka es ceru uz to, ka mums pietiks Jānis Oslais ļoti labi par to runāja. Ja, ka pieskārāties tur tiem nodokļu jautājumiem, jo es sev nepieskaitu pie kaut kādiem baigi veiksmīgiem uzņēmējiem. Man nav miljonu biznesu. Ja, bet viņš pieskārās par eksporta spēju. Mums, laikam, ir, tu labāk vari iekomentēt manā skatījumā, mums ir ļoti Latvijā izdevīgi būt bagātiem un turīgiem, jo tad tev ir iespējas procentuāli no saviem ienākumiem maksāt krietni mazāk. Savukārt lielākais izaicinājums ir ar darba spēku. Neapliekamais minimums. Man liekas, ka tu pats arī to teici, ja, ka neapliekamo minimumu vajadzētu būt. Es laikam būšu vēl radikālāks, es teiktu, 3,000 mēnesī neapliekamais minimums. Skatāmies, kas notiek. Jo tā nauda reāli objektīvi paliks. Kad cilvēki gribēs šeit atgriezties, gribēs braukt, gribēs strādāt, viņi redzēs tam. Ja tev ir jāsamaksā 1,000 eiro uz rokas, tagad ādažos pieturā redzēju bruto alga 1398. Laikam tur bija komunāla saimniecībā darbiniekam. Es tādu skatos uz cenām veikalos un tiem 1398 eiro un mūsu enerģijas cenām, es saprotu, viņam vēl cik viņam paliks uz rokas? 700, 800, 900. Jā. Tas ir tas jautājums, ja, par ko manā skatījumā šeit ir tā milzīgā šķēre. Un tas otrs jautājums ir, ko mēs arī ar Arturu vakardien pieskārāmies. Cilvēki, atkal tas ir emocionāli. Viņi ir gatavi maksāt, ja viņi redz ieguvumu no tā. Savukārt, ja viņi redz, ka viņi maksā, un tas tiek tērēts neadekvāti, šobrīd izvēlos vārdus precīzi, kāpēc man? Ja viņi drīkst tā, kāpēc man? Un mēs pat varētu teikt, ka Latvija kopumā izskatās, mums ir ok ar nodokļu. Tā, nomināli. Jautājums par kā viņi tiek tērēti. Un kā tas ietekmē mūsu uztveri. Un šeit nav racionālais. Racionāli tu saliksi Excelītī tabulas, jo Excel pacieš visu. Tur varbūt izcās lēmumi, bet cilvēkiem nav ticības. Cilvēki nevēlas šeit dzīvot un radīt pēcnācējus. Demografiskā situācija. Tāpēc no nodokļu perspektīvas, jā, mums ir izdevīgi lieli biznesi, ir izdevīgi būt turīgam,
bagātam, tad ir iespējas. Savukārt kopumā, ja mēs skatāmies uz sabiedrību, mazie un vidējie ir tie, kas veido lielāko ekonomisko bāzi. Un tieši tāpēc arī tas, ko es daru šobrīd finansējuma pusē, palīdzam tieši maziem un vidējiem, jā, ir izaicinošāk. Jā, jo atkal mēs dzīvojam fiat naudas sistēmā, kurā Eiropas centrālā banka nospiež pogu un nauda parādās. Un tāpēc notiek šī naudas devalvācija. Uzkrājumiem šobrīd katru reizi, kā tiek nospiest poga, samazinās vērtību. Jā, un tas arī tas viens no jautājumiem, kā mēs iziesim. Man liekas, ka Eirozona vispār ļoti liela izaicinājuma priekšā. Kā tāda. No tavu biznesa perspektīvas, kā tu redzi to diskusiju tagad, kas ir tāda retorika divpusēji, ka viens saka, ka bankas nekreditē, otrs saka, ka nav jau īsti labi projekti, ko kreditēt. Kur taisnība kaut kur pa vidu ir, tajā, ko jūs redzat savā biznesā? Nauda ir. Un te ir mazliet, ko mēs palīdzam. Ir atkal psiholoģija. Visu ir psiholoģija. Bankā darbiniekiem maksā algu, par to, ka viņi nekļūdās. Un tas nenozīmē, ka viņi tur slikti vai tā. Tas, ko mēs cenšamies izdarīt, ir ieviest arī biznesa domāšanu finanšu institūcijās. Ja mēs skatāmies nebanku sektorā, šobrīd nebanku sektorā finansētāji dominē ne Latvijas uzņēmumu. Lietuvas, Igaunijas. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir biznesīgāk domājoši. Viņi ir atvērtāki riskam. Tas, ko gribētos, man liekas, ka te ir appusēji. Te nav pateikt, ka tur nav labu projektu un ka neviens nedod kredītus. Te ir saruna un diskusija nākam tuvāk. Un mēs to plaisu cenšamies mazināt. Jo ļoti daudz arī ir stāsts par uzņēmēju finanšu pratību. Ja tajā brīdī, kad uzņēmēji mums atsūta savus finanšus datus, mēs uzreiz redzam, klausies, kas tev tur notiek ar debitoriem. Ja? Jau tev tur ir faktoringa iespējas. Ja tev tur ir lielie kaut kādi debitori, kuri maksā tur ar 30, 40, 50 dienām, tur vai vienalga 60, jau tu vari faktoringa risinājumu dabūt. Ja? Un tu dabūsi naudu uzreiz, ko tu vari ieguldīt uzreiz un audzēt savu apgrozījumu. Otrs ir, teiksim, tāds bankām panākt. Tas bija arī Svetbankā, tā kā es biju, jo corporate finance mēs darbojāmies ar uzņēmumu pirkšanas pārdošanas darījumiem un parādu vērtpapīru emisijām un tam līdzīgi. Tas, ko es arī redzēju jau tajā laikā, un man liekas, ka tas baigi būtiski nav mainījies, ir ļoti liels, kā lai saka, tas bijība uzņemties risku. Nauda ir bankās. Un vai tur būtu, teiksim, atvērties tam riskam, patiešām uzlikt tev klausieties, mēs esam gatavi šo naudu riskēt. Ja, ka mēs esam gatavi tur pašas iet uz priekšu, panākt ātrāk to visu izdarīt. Ja, jo uzņēmējiem viņiem vajag naudu tagad. Ja, viņiem vajag ātri. Jau ir projekts, man viņu vajag realizēt. Viņš nevar gaidīt tur uz banku 3-4 nedēļas, 5-6. Kamēr mēs izskatīsim, mēs padomāsim un tā tālāk. Tāpēc ir tas uz abām pusēm. Un tas, ko mēs cenšamies izdarīt. Mēs cenšamies palīdzēt uzņēmējiem sapakoties, aiziet precīzāk. Mēs redzam, jau klausies, tev ir iespējas šitādas. Bet, ja tev ir, negatīvs pašu kapitāls, nebūs. No sērijas, tur sarkanie karogi. Viņš domā, ka man neviens nedod. Jā, tāpēc, ka tu neesi sakārtojis mājas darbus. Arī tāpēc, ka nemaksā nodokļus? Nodokļi arī ir viens no jautājumiem. Jā, tur arī. Cik tas pelēkais sektors ir ietekmējošs tajā visā stāstā? Viņš spēlē lomu. Viņš tur ir, tur ir atsevišķas nozares, bet tas arī ir viens no jautājumiem. Jo mums arī, tas ir atkal par institūcijām runājot. Mums ir pieeja, es nezinu, tu labāk zini nodokļu jautājumus. Man liekas, ka Igaunijā viņiem ir tā attieksme. Igaunijas ieņēmuma dienestam ir savādāk. Viņi ir kā resursi, un ja viņi redz, ka uzņēmējs ir problēmas, viņi nāk pretī un prasa, kā mēs varam palīdzēt. Pie mums ir vairāk, tu aizpildi, izdari, un tad mēs skatīsimies, un tad mēs izvērtēsim. Ja? Vairāk šī represīvā pieeja. Un šī gadījumā, man liekas, ka liels tas jautājums ir tieši par šo nodokļu proporcijas atdalījumu neapliekamiem minimumiem darba spēkam.
Ja tajā brīdī tas tiek jautājums skatīts pēc būtības, tieši tas neapliekamais minimums, kas ļauj algot darbiniekus. Jā, tas būs atkal mums nāks cilvēki atpakaļ. Brauks atpakaļ, viņi kustēsies un nekontrolēt uzņēmējus. Nekontrolēt. Mums ir, man liekas, mums tajā sistēmā, kas ir, ja mēs skatāmies, mums ir tik daudz institūciju, kas vēlās kontrolēt, pārbaudīt. Ja, un šī domāšana ir jāmainās, jo vienkārši ir, es nezinu kā, es reāli nezinu. Tāpēc, kā es minēju, es biju 3 politiskajos spēkos, un es sapratu. Vīlies. Es nezinu, tā bija man vērtīga atziņa. Man bija vērtīga atziņa, jā, ka ir šie, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgos burbuļos. Bet interesanti, kāpēc mēs uzliekam tagad to neapliekamo minimumu 510, Igauniem 700, lai šiem tur pāris gadu laikā būs 1000, tūlīt 960. Kā? Nezinu. Man nav skaidrojumi. Es to vienkārši uzskatu, ka tas nav izdevīgi kādam. Kādam ir izdevīgi turēt šādā veidā. Varbūt tā ir tāda, ko tu saki, pieturēšanās pie Excel tabulas, ka mums tad budžetā neparādās Excelī mīnus un neuzņemamies to risku, neuzņemamies to kaut kādu veselo saprātu. Ja? Mēs vairāk ka tik kāds kaut ko mums nesadod pa pirkstiem. Ja? Tad... Mums ir, te ir, man liekas, tas, kas ir jāizdara, ir, es jau to minēju, ir jāpalaiž vaļā. Jāpalaiž vaļā, jāsamazina tas aparāts. Trumpa ievēlēšana ASV šobrīd arī sekoja līdz tiem notikumiem. Es Amerikā dzīvoju 4,5 gadus. Un ASV, protams, ir būtiski mainījies nekā tas bija pirms 30 gadiem. Arī šobrīd, bet tagad nāk atpakaļ viņi, par ko ir stāsts, jā, MAGA, viss projekts, Make America Great Again. Tas jau nav stāsts par to, ka tur tagad, tas ir stāsts par to, kā cilvēki amerikāņi atcerās Ameriku, kāda viņi bija 50. un 60. gados. Ja, kad bija pavisam savādāk. Tie bija fermeri, ja, un vispārējais. Un tā birokrātija apaugusi, kas arī tur bija. Šie naudas līdzekļi, kur Amerikas nodokļu maksātāji maksāja par kaut kādiem mistiskām visām lietām. Es nezinu, vai tu esi sekojis līdzi, un tur vienkārši fantastiskas lietas, kas notikušas. Ja, kā viņi realizēja to ietekmi pēc 2. pasaules kara caur šīm valsts institūcijām, lai ietekmētu, jo iebrukt mēs vairs nevaram. Mēs varam izmantot citus resursus. Un Latvija lielā mērā ir bijusi pakļauta tam. Mēs jau gājām tajā rietumu virzienā un bijusi iekšā šajā sistēmā, kur arī šīs naudas tikušas apgūtas, lielas naudas, ja, kas ir tie lielie projekti, ja, ko mums nāca. Man liekas, Turcija bija labs piemērs. Turcija pirms 30 gadiem nebija nekas. Kā viņi tagad ir izauguši. Ja, kā viņi ir attīstījušies, kā ekonomika, kas būtiski nomainīja to visu, bet viņi koncentrējās, man liekas, Japāna pēc 2. pasaules kara, kad viņi bija sagrauta, viņi fokusējās, lai attīstītu sevi. Viņi neņēma no ārpuses. Mēs aizmetāmies tajā virzienā, ka mēs ņemam no ārpuses. Un tāpēc arī tā viena no iespējamām atbildēm ir par to, ka mēs skatāmies uz Exceli. Mūsu pārvaldības sistēma ir pieradusi saņemt naudu no citurienes un viņu pārdalīt. Viņi nedomā par to, kas notiek šeit. Un tā ir tā domāšanas vaina. Mums ir jāparūpējas par cilvēkiem šeit, jārada viņiem apstākļi un vidi, lai viņi gribētu šeit būt. Tas nozīmē to noņemt slogu, atstāt vairāk naudas viņiem pašiem. Nevis ņemt sev, ko mēs vēl varam iekasēt, kādu vēl nodokli mēs varam iekasēt. Man liekas, Jānis Ošlais arī intervijā ar tevi viņš runāja, kur viennozīmīgi akcijas nodokļiem kaut kādām lietām, ko mēs, visi zinām, kuras nav labas, ka tur varētu lielāks akcijas nodokļi. Tajā pašā Covid laikā alkoholu pat varēja atļaut internetā tirgot. Grāmatas savukārt nedrīkstēja. Ja, tas ir tāds, ir absurdi lēmumi, kur nesaprotu, kāpēc. Bet, man liekas, es tikko redzēju arī Eiropas līmenī jau birokrāti pateica, ka viņi tur par kaut kādu ceturdaļu jau mazinās to savu aparātu. Tad, tas ļoti tāpēc, ka šobrīd, man liekas, Eiropā ir 7 valstis, kurās ir līdzīga, šī nacionāla valdība, kas vairāk fokusē uz sev. Polija ir viena no tām, Ungārija,
ja, kas tur vēl Itālija, man liekas, arī, kas iet tajā virzienā, ka vairāk parūpēties par savām interesēm. Un tas ir labi. Ilgtermiņā tas ir labi. Jo man liekas, šī ideoloģija, ka mums ir jārūpējas par visiem citiem, rada šādu vidi un sistēmu, kurā mēs iedomājamies iluzoras problēmas, nerisinot to, kas ir deguna priekšā. Deguna priekšā mums ir reālā Latvijas situācija. Mums ir katastrofa. Mums cik 60–70% ekonomikas veidojas ap Rīgu. Reģionos, kas notiek? Izaicinoši. Tu teici, demogrāfija ir tas lauciņš, kuram jāpievērš. Es daru savā labāko no savas puses. 5 bērni, ja Inesai 6 dēli, mēs atstrādājam no savas puses. Ja. Bet bez tā, kur vēl, kas ir tās jomas, kur Latvijai būtu jāvirzās, ko tu redzi no savu punktu? Es gribētu redzēt to, ka mēs vairāk virzāmies, un tas ir tas risinājums, decentralizēt lēmumu pieņemšanā. Jā, tas ir, un vairāk patiešām skatīties, man ļoti tuvi ir šie decentralizācijas principi. Domā arī pašvaldībās, visur, visos līmeņos. Arī organizācijās, komandās, ko mēs runājam, principi tie paši strādā. Biznesā tieši tas pats. Ja, jo šobrīd, kāpēc tu nolasīji to, ko esmu ierakstījis, ja, organizācijas, kas mācās. Šobrīd vadītāji lielās korporācijās, lielās uzņēmumos, viņi ir milzīgā stresā. Tāpēc, ka viņi arī pieraduši, ka viņiem ir jāuzņemās atbildība, jāpieņem lēmumu, bet nezinu kā, tāpēc, ka pārmaiņas ir straujas. Atkal pieminēšu Primeksu, jā, noslēg. Viņiem ir caurspīdīgums, ko viņi arī saprata, ka viņiem ir šīs jāveido komandas, kuras spēj uzņemties atbildību un atbild arī par rezultātiem. Tas pats ar Nasīm Talebu, skin in the game, riskēt ar savu ādu. Tu pieņem to lēmumu un tu uzņemies atbildību. Būs tas rezultāts. Šobrīd pie centralizētas lēmumu pieņemšanas ir pārāk liels kļūdas īpatsvars. Mums ir jāvirzās, tas, ko pirms daudziem gadiem tika pieņems lēmums palielināt referendumu slieksni. Kļūda. Cilvēki jutās neiesaistīti. Reizi 4 gados aiziet uz vēlēšanām, nedara. Šveices piemērs ar kantoniem. Jā, tā ir kultūra, tas ir laiks, tas ir process. Bet ja cilvēks nejūtās iesaistīts... Tas ir dārgi. Iluzori. Iluzori. Man liekas, ka daudz dārgāk ir ieguldīt projektos nodokļu maksātāju naudu, par ko mēs nekad nesaņemsim atpakaļ. Tas ir daudz dārgāk. Ilgtermiņā. Jā, tas ir, un tajā brīdī, kad sākās šis process, kad cilvēks tāk iesaistīt, un tas ir process. Tas ir lēns process. Ja, bet jābūt ir tai virzībai, jābūt ir tai gribai. Izpratnē, ka tas tā darbojās. Ka tu nedrīksti. Mēs nedrīkstam, mēs nevaram nevienam cilvēkam pateikt, ko darīt. Tāpēc šobrīd arī saku, es nezinu. Es gribu daloties un runājot, vērst uzmanību uz to, jo ļoti viegli ir zākāt kādus citus. Es domāju, ka arī valsts sektorā strādājošie, mēs nevaram pateikt, visi viņi tur ir dīgdieņi un diedalnieki. Es esmu vadījis mācības, strādājis ar valsts organizācijām. Ir forši un sakarīgi cilvēki tur. Ļoti sakarīgi, kuriem tā ir misija. Bet viņi saka, Matīs, klausies, tas, ko tu dalies, vajadzētu tur augšā. Vajadzētu tur augšā par to visu. Starp citu, tā ir ļoti laba tendence, kad es redzu, ka valsts sektorā arvien vairāk un vairāk nāk tādi sakarīgi biznesa cilvēki, kas ievieš tās pārmaiņas. Tā kā, mums ir fundamentāli te jāizmaina, jo tajā brīdī, kad sāksies virzība šo decentralizēt lēmumu pieņemšanu, ka iedot uzticību samazināt, jo valstī principā lielos vilcienos ir 2 funkcijas. Nodrošināt drošību. Ārēju un iekšēju. Visi. Iejaukties biznesā, izvēlēties nozares, ko un kā, tas ir tas naudas pārdala, kas sēdēs izdomās, šitā nozara būs perspektīva. Jā, zaļais kurs. Diskutabls jautājums. Jā, cik tas ir efektīvi ilgtermiņā? Kādas ir šīs, visas, ja tur, teiksim, centralizēti tiek pieņemt lēmumu cilvēkiem, tas nestrādā. Nav rezultātu. Mums nav mums arī bieži uzdodot mērķus, kāds Latvijai mērķis? Nav. Kādam jābūt?
es tā ieskicētu, ka mērķis ir cilvēks. Lai katram cilvēkam, lai viņš var dzīvot tā, kā viņš grib. Nevis kaut kāds lielāks, mums tur sasniegt tādu vai šitādu, bet radīt vidi, kurā katrs cilvēks var paust un realizēt sevi ar minimāliem ierobežojumiem un nodrošinot to, ka viņš var justies droši tajā. Bet tad vai IKP uz iedzīvotāju ir īstais mērķis? Viņš veidos, tas ir sekas. Jo tie KPIs kaut kāda laimes indeks jāmēra. Starp citu, jā, Butāna, man liekas, bija tā valsts, kuriem bija tas laimes indeks, ja, ka viņi vērtēja un skatījās. Bet jā, mums ir baigi daudz principu, ko skatīties. Nu, citur pasaulē. Ja tās ir piemēri, kur caur šiem principiem un sistēmām ieviešot šos decentrālās pieņemus, ir labāki rezultāti. Un pēc tam aug visi rādītāji. IKP aug un vispārējais aug. Viņš notiek dabiski. Nevis fokusēties, tur tagad izdomāt. Es nezinu, mēs neesam ar tevi, baigi eksperti, lai tagad pateiktu, pat šitā nozare būs podkāsts. Mēs ar tevi runājamies podkāstā. Joe Rogans, tas pats pieminētais, cik viņam Spotify 100 miljonus samaksāja? Daudz. Jā, pirms 20 gadiem, kad mēs sēdējām ar tevi KPMG, mēs varējām iedomāties, ka tās profili pasaules YouTuberi. Tagad jaunieši kaut kādi, nezinu, 19, 20 gadīgi, ja ir miljonāri, taisot TikTokā video. Crazy. Lai es saviem bērniem pateiktu, klausies, mācies šito, un tu būsi veiksmīgs. Es nezinu. Es reāli nezinu. Mums vienkārši, laikam, viena no tām lietām, ko mums ir grūti pieņemt jau tiem ar sirmajiem matiem un sirmajām bārdām, ja, ka mums jāzīt, tev klausies, ok, mēs esam tik tālu tikuši, sausais atlikums ir šāds. Ja, vai es visu zinu? Nezinu. Ok, sēžamies, runājam. Kā? Ko? Kāpēc arī ASV sistēmas pieminu ASV, jo es tur mācījos. ASV šerifs ir vēlēts policijā. Tiesās ir šie zvērinātie, kas arī ir cilvēki. Visi zina. Ja? Visi ir atsekojams. Visi ir saprotams. Ja? Tā ir viņa kultūra. Mums nav tāds kultūras. Mums ir postpadomju mantojums. Mums ir ļoti liela bijība pret autoritāti. Viņš tur ir ierēdnis, viņš ir jārespektē. Mums ir jāpamaina. Nē, mēs esam tie, kas mēs esam. Mēs varam uzņemties atbildību. Tāpēc arī uzņēmējiem gribās. Kur es redzu tieši uzņēmējus iedrošināt vairāk organizēties, vairāk runāt, vairāk prasīt. Būt prasīgākiem. Mēs neesam. Tas, kas notiek, tavuprāt, Amerikā, tu saki, tu sekoji līdzi, tas kaut kādā veidā ietekmēs Latvijas vidu, Latvijas biznesu, vai mums tomēr jākoncentrējas pašiem uz saviem procesiem, kā tu saki? Es domāju, tas var, tādas vēja plūsmas pamainīt. Viņas jau tagad mainās. Ja, jo tagad arī izskanēja viedokļi par Doge, ja, kas ir tas Ilona Maska Viveks Ramasvani, ka viņi tur reorganizē to visu. Un mums Latvijā arī to vajadzētu. Bet tas man izklausījās tik smieklīgi, tāpēc, ka, Einsteins to teicis, ka darīt vienu to pašu un sagaidīt citu rezultātu ir šizofrēnija. Te jānotiek, tie paši cilvēki, kas mūs tur ir noveduši, es neticu, ka viņi to varēs izdarīt. Tāpēc ir jābūt pārmaiņām, tāpēc ir jānāk jauniem cilvēkiem no biznesa vidas un jāpasaka, jau klausieties. Mēs ar tev loģiski saprotamies. Ja mēs saprotam, jau šito vajadzētu tagad darīt. Tu uzdevi to jautājumu, par to neaplāk. Kāpēc to nedara? Kur ir problēma? Paņemt, apsēsties un runāt. Bet nē. Ja tu tā ej, tev ātri izmet ārā. Pastāst par to Trainify. Es saprotu, tas ir otrs bizness. Patiesībā es no Trainify esmu kā partneris aizgājis prom. Vairāk fokusēties savu, bet jautājums. Jautājums bija, kas ir tas, ko tās programmas vai tā biznesa ietvaros jūs mācat? Jo es saprotu, tā galvenā filozofija tur bija, lai cilvēki apzinās, ka ir tikai caur to cilvēku mācīšanos ir iespējams kaut kāds. Jā, es šobrīd vairāk eju tā kā pats ar sevi, tas, kā es to gribētu. Ja, tas ir tas mans nākamais izaugsmes solis. Ja, ka es gribētu nonākt līdz foršiem uzņēmumiem, foršām komandām, ar kurām es varu strādāt ilgtermiņā.
To pašu arī Offerta Finance. Arī šobrīd esmu uzņēmies to, ka mums ir 15 cilvēki, ja, kur es arī palīdzu organizēt tos procesus iekšēji, ka mēs paši mācāmies visu laiku. Mums katru dienu ir mācības un treniņš. Mums darba ikdienā katru dienu pēcpusdienā mēs sanākam uz stundu, pusotru kopā, kur mēs ejam cauri kaut kādai tēmai. Ja, jo zināšanas un pastāvīga apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga. Tā mēs varam nonākt pie risinājuma tajās mācībās, ko es lieku iekšā, ir pirmkārt pašiem spēt definēt. Klausies, kas mums ir galvenais izaicinājums? Radīt to grupas sarunu. Godīgi, pa česnu. Nevis tur, kā šabloniski. Un tad skaties, kāda ir risinājuma. Ja, un tas ir tāds, es to vairāk skatos kā uz tādu moderāciju, vadītu procesu. Nevis tur iemācīt jaunu teoriju. Teoriju šobrīd, pateicoties visām tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam, internetam, visu teoriju tu var dabūt bez maksas. Ja, Andrew Hubermans, kas ir Harvard, Stanfords, vai kur viņš ir neirozinātnes pasniedzis, tu vari lasīt internetā, atrast bezmaksas lekcijas ar viņu. 2 stundas par jebkuru tēmu, neiroplasē, par biznesa vadību tieši tas pats. Šobrīd jautājums par to pielietošanu, izmantošanu. Jā, mums ļoti maz zināšana ir. Tas bija mans pārsteigums, cik maz biznesā, vadības pusē, komandās zina to, ko es esmu kāpājis cauri. Ja es pasaku, kurš zina Simonu Sineku? Kas tas tāds? Zini? Protams. Jā, protams, ja, tieši tā. U-teorija. Ja, Klaus Otto Čārmers. Ja, kas man liekas arī viena no tādām, kas paplašina skatījumu. Maz cilvēku zina. Maz cilvēki iet šo sevis izglītošanās procesu. Un tas, ko es cenšos ielikt, mācāmies kopā, risinam kopā, mācāmies sarunāties, komunikācija. Kā es noformulēju domu, kā es to pasaku. Ja kādreiz bija daudz agresīvāks un daudz kritiskāks, tad šobrīd es mācos saprast to, jo klausies, ir dažādi. Un cilvēki ir dažādi. Dažādi šīs struktūras, viņiem ir dažādi mērķi. Ja, un es nevērtēšu. Es varu padalīties ar sāpu. Un izdarīt izvēli par labu sev. Daļa no tās tavas apmācības ir arī tāda sadarbības veicināšana. Ja? Tikai un vienīgi. Jā, tur tā Heidi Gardner, piemēram, jūs arī tur ķidājat, jo man liekas, ka viņa bija tā, kas pateica, vismaz mūsu vidē, viņa ir ļoti populāra, kas parādīja tā kā uz pirkstiem, ka peļņa palielinās vairākas reizes, tad, kad tu sāc sadarboties ar vairākām komandām savā starpā. Un tā atkal fascinējoši, ka nesen tajā grāmatā Hard Things About Hard Things tur bija labs piemērs, kur tas biznesa vadītājs redzēja, ka tās komandas nesadarbojas. Viņš vienkārši tā samainīja vietā, lai viens otru darbu dara un izprot to, ko otrs dara, un tad uzreiz sākās tā sadarbība. Tas ir tas, jā. Man liekas, Deloitte savulaik, tas bija pirms daudziem gadiem, viņiem arī bija tā rotācija dažādiem departamentiem, globālajā līmenī, ka es klausījos, tur bija arī tāds labs piemērs. Bet tas ir tas stāsts. Tas ir par to sadarbību, jo šobrīd šis baigs svarīgais princips. Ja kādreiz mēs gājām šaurā specializācijā, tad šobrīd, man liekas, daudz svarīgāk kļūt vispusīgam ģenerālistam. Ir tīpaši biznesā. Okay. Ja, jo šobrīd tas, ko es redzu, ko es daru, man ir finanšu kompetence, bet es neesmu ikdienā tur tikai finanses. Man ir mārketinga, pārdošanas, cilvēku vadības kompetences. Ja, es neeju vienā šaurā jomā, es nevadu tikai treniņus un mācības. Es neeju tikai tur mārketingā un pārdošanā. Es neeju tikai finansēs, bet es lieku to savu unikālo puzli kopā. Ja, tāds ģenerālists princips. Pieskaramies dzīves filozofiskajām tēmām arī tā skaitā, ja cilvēks, kas būtu. Man liekas, ka tas ir tas virziens, kur pilnīgi visur, ka mēs varētu pasīties, mēs nevis tur uzticamies tikai šaurai specializācijai, bet pa lielāko daļu lietu mums jābūt pietiekami kompetentiem plašāk spriest. Ja, un organizācijās, komandās mums ir jābūt izpratnē par to. Tu arī nodokļu speciālists, bet tu taisi podcastu. Ja? Tas ir kaut kāds arī dvēseles aicinājums. Arī, tu neesi tikai, kā lai saka, profesionāli vienu lietu dari. Tieši tas pats Joe Rogan.
Jā. Es apskatījos skolas laikā, man bija, es izrādās taisīju, nesen uzgāju vienkārši vecu papīru, kur es redzēju, skolas laikā esmu taisījis testu, kurā profesijā es gribu būt, un man viss bija apmēram līdzīgi, izņemot bija viens, kas krita ārā, tas bija žurnālists. Es nezinu, kāpēc es uz juristiem aizsmēju, bet jā, fascinējuši tās dažādās jomas, dažādās tēmas cilvēki, bet tu neredz, ka tā īstenībā tas organizācija uzņēmumos, tie bezmazai mentālie aspekti ir daudz svarīgāki, kad viss tā nenoteiktība un pārmaiņas straujās. Cik emocionāli faktori? Ārkārtīgi svarīgi. Ārkārtīgi svarīgi. Un stresa izdegšana, emocionāla inteligence. Kā saprast, kāpēc es jūtos tā un ne savādāk. Ļoti tuvu tēma. Tieši šodien mēs arī skatījāmies ar kolēģiem 6 cilvēku psihoemocionālās pamatvajadzības. Vajadzība pēc noteiktības, vajadzība pēc brīvības, vajadzība pēc piederības un vajadzība pēc tā, ka es esmu svarīgs. Ja, un, kad tā paskaties tā, jā, man šo visu vajag. Cik lielā proporcijā, cik daudz kam. Ja, un tad ir izaugsme un došana. Šīs visas tēmas ir ārkārtīgi svarīgas. Ja, un mums patiešām ir tāds plašāks skatījums vajadzīgs, ja, un tad katrs, un es nevaru pateikt, ko katram darīt. Es nezinu. Bet tā izvēle ir tas, ko tu minēji, jā, mums ir jārunājās. Mēs nerunājamies. Mēs nemākam komunicēt, mēs nemākam paust sevi. Jā, mēs varam tur nozākāt kādu citu, bet apsēsties, jau klausies, vai izrunājamies. Kā tu redzi šo pasauli? Ok, šitā. Es redzu šitā. Ko dara? Tu tagad šarmitēt, jā? Apmēram. Es stāstīju, bet paprasīju tev, kā tu jūties. Jā. Jā. Mēs arī, kā pārdošanas sarunās. Mums ir liela daļa no mana ikdienas darba ir zvanīt uzņēmējiem, uzņēmumu īpašniekiem, vadītājiem un runāt par viņu biznesu. Es jau viņiem nepārdodu uzreiz tur klausies, tev tur vajag kredītu. Es neko nezinu par tevi, pastāsti. Kas tev šobrīd ir aktuālākais tavā biznesā? Kas ir tev būtiskākie izaicinājumi? Iedziļināties, runāties. Es nezinu, vai es varēšu kaut ko atrast, bet, ja tu man pastāstīsi, varbūt ir risinājums. Tas, ko es tev garantēju, es atradīšu labāko risinājumu tev. Ja nebūs, arī pateikšu. Ja? Un tā ir saruna, tā ir visu laiku saruna. Tu minēji vairākas reizes pārdošanu. Kāpēc juristi un advokāti baidās no šī vārda? No pārdošanas? Es nezinu, kāpēc. Par advokātiem man it kā ir savs viedoklis, kad man liekas, ka viņi citreiz uzskata, ka viņi stāv, tā kā viņi ir tiesas sistēmas sastāvdaļa, tāpat kā tiesneši, tur prokurori un tā tālāk, kad viņi stāv pāri tam, ka tas nav viņa tā kā līmenis. Bet, man liekas, ka tas pamazām sāk mainīties visur arī. Bet kopumā, man liekas, biznes kā biznes. Nekas atšķirīgs. Man pašam ļoti mainījās pārdošana. Man labi sanāk. Vienlaikus arī ir šī iekšā milzīgā pretestība. Es negribu uzbāzties. Man liekas, mēs daudz šablonu par to pārdošanu, ko nozīmē. Ja? Mēs lielākā daļa katrs ir saskāries to, ka kādreiz zvana, tur zina, ka tev kaut ko aktīvi pārdod. Cilvēkiem nepatīk, ka viņiem pārdod, bet viņiem ļoti patīk pirkt. Un tas, kas manī transformējās un joprojām transformējās iekšējā tajā sajūtā, es varu radīt vērtību. Ja es zinu, jau klausies, es varu būt vērtīgs. Man tā vairs nekļūst par pārdošanu, ja, bet tas jau kļūst par tādu es varu būt noderīgs, un es gribu atrast tos, kuri arī redz tajā vērtību. Un jā, es nedaru visiem. Es nedaru visiem, un tas ir jāpieņem. Katrs zvans man nebūs veiksmīgs, es zinu to. Es nederēšu visiem, un, tāpēc arī, man liekas, par to pārdošanu mums ir daudz priekšstatu. Mums vēl nāk no padomju sistēmas līdzi. Padomju sistēmā, kas bija spekulanti. Uzņēmējs sauc par spekulantiem. Man ģimenē ir, mamma ir 8 māsas un brāļi, ar uzņēmēju darbību nav pārāk daudz saskarsmes. Un tā kā es eju tajā virzienā, tad es saskaros to, ko tu tur, lai tev sanāk. Apmēram. Mums nav tā uzņēmēja gēna.
No turienes mēs nākam, kur viņi nebija. Jā, un vienkārši šis ir jāierauga. Un tagad jāuzdod jautājums, klausies, kā es varu to pārformulēt sevi un saprast, jo klausies, man to vajag. Es gribu to, jo tā ir mana vērtības materializācija. Pārdošana ir svētki. Ja es daru to, kas man patiešām patīk, ja es redzu tajā vērtību, nav problēma pacelt telefonu un piezvanīt. Bet ar to nākās saskarties, jo vecās domformas, vecās programmas par to, ka tur, es labāk izdarīšu kaut ko citu. Tagad. Tur tāds, tāpēc, ka zinu, kā pacelt. Bet kā aiziet, tev aiziet. Par nodokļiem ir vēl kādas tēmas, ko mēs neesam pacēluši, kas tev liekas svarīgas vai ko tu gribētu šeit parisināt vai pateikt. Es laikam no savas puses, zin, kā man tas kopējs, un es apmēram to redzu tā. Man liekas, pats būtiskākais ir tieši šis te mazāko algu saņēmējiem neapliekamais minimums. Jā, tas būtu, ja mēs skatāmies Latvijas kontekstā, tas ir pats būtiskākais. Otra puse, lai cilvēki būtu motivēti maksāt nodokļus, mums jāpārskata, kā viņi tiek tērēti. Tas ir tāds, tas viss ietekmē. Ja mēs skatāmies un redzam to visu, tas būtiskākais. Pārējais, es jautātu tev, kā tu redzi, kas ir būtiskākais, ko vajadzētu darīt. Tu tajā esi iekšā, tu redzi to visu, jā, jā, cilvēkiem, kam interesē mans viedoklis, var iet manos blogos un palasīt Tech Stories blogus, bet raidījums ir par tevi. Un tad vienīgais, ko es iedomājos, ka būtu interesanti šajā sakrā, neapliekamais minimums. Tu saki, svarīgs, jā, es piekrītu, bet tad jautājums, vai cik pamatots ir progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis kā tāds. Ka tie, kas pelna vairāk, maksā lielākas likmes, jo viņi tāpatās vairāk maksā. Arī ar vienādām likmēm. Par to tu esi saskāries un kaut kāds savs viedoklis veidojas. Es Amerikā mācījos. Un viens no pasniedzējiem, lai viņam vieglas smiltis, tā universitāte, kur es mācījos, Northwood University, viņa bija privātā universitāte ar ļoti lielu fokusu uz šo te privāto. Un tur man bija 18 gadi. Neko baigi daudz nezināju, līdz tam bija tikai tenisu spēlējis, un tur es iegūtu arī tādus fundamentālus uzskatus. Es esmu ļoti fundamentāls brīvības piekritējs, un manā skatījumā nodokļi vispār kā tādi, ja, šī te progresivitāte, ja tu pelni vairāk, tev jāmaksā vairāk, viņi nav motivējoši. Tas būtu mans viedoklis. Viņi jau maksā vairāk. Viņi maksā nomināli, viņi maksā vairāk, jebkurā gadījumā. Jā. Bet manā skatījumā tas ir tāda Eiropas sociālisma ideoloģijas ietekme. Ja, Skandināvijā tas varbūt strādā. Kaut kādos aspektos, ja mēs skatāmies, bet tur pavisam cita kultūra. Tur, tā kā es minēju, viņi redz ieguvumus no tā. Mēs esam pavisam citi, mēs nevaram sev salīdzināt. Mēs nevaram sev salīdzināt ne ar austrumiem, ne ar rietumiem. Mēs esam mēs. Ja, un šī gadījumā es domāju par to mans personīgais subjektīvais viedoklis. Mums ir es neticu tai progresivitātei. Manā skatījumā mums nav jāuzņemās par citiem, mums ir jādabrīvo maksimāli iespējas cilvēkiem darīt. Un ja tu nopelni vairāk, jā, tu maksā, bet tad viņš ir līdzvērtīgs visiem. Jā, jo tad atkal sāksies, tad tur zin, kādā veidā to es varu noslēpt un tā tālāk meklēs variantus. Jā, jo manā skatījumā, lai viss tas darbotos, ieguvumam no maksāšanas ir jābūt lielākam nekā ieguvumam no nemaksāšanas. Tā ir psiholoģija. Ja, kas man par to būs? Un katrs uzņēmējs viņš rēķinās. Viņš rēķinās, kur darīt. Ja man ir šīs summas, būs jāmaksā vairāk. Es atradīšu veidu, kā to nedarīt. Tas ir loģiski. Un manā skatījumā nevajag radīt šādas situācijas. Tāpēc arī, ko tu minēji sākumā, 2-3 nodokļi. Mums ir ļoti sarežģīta, es domāju, mums ir ļoti sarežģīta šī nodokļu sistēma. Priekš mazas valsts. Tas man vispār, tas mans lielais bija tā ilūzija, kāpēc arī tajās sabiedriskajās aktivitātēs. Un tur, man liekas, mēs esam tik maziņi. Mēs tik ātri sakārtot, visi viens otru pazīst. Viens telefona zvans, mēs esam pie prezidenta.
Nu, 2. Bet tas Skandināvijas atklātība jau mums arī nederētu droši vien, kad viens kaimiņš zina par otru, cik tu esi nodokļos samaksājis. Manā skatījumā, jā, tas arī tas pats Jānis pieminēja par tiem nodokļiem, jā, ka vajadzētu visiem to visu zināt, jā, jo mums tāda bija šī interesantā situācija, kas arī mēs redzam, ar kādām mašīnām braukājās, bet mēs redzam, ka tur otrā pusē nenotiek. Es domāju, jā, ka tur tas ir ceļš. Un Primex ir super piemērs, ja, ka viņi ir izveidojuši to uzņēmumu, jā, bet viņš strādā uz eksportu ļoti daudz. Jā, tur ir pavisam cits summas. Mums, man liekas, Latvijā mēs vēl neesam līdz tam izauguši. Mēs varbūt nonāksim, bet tas nonāks tikai tad, kad būs kopējā diskusija, kopējā saruna, kad kopumā cilvēki sāks redzēt, ka visi līdzvērtīgi atzīst kļūdas. Nevis tikai kādi, kas ir elitārā, kuriem ir tikai attaisnojumi, kāpēc mums nesanāca un ir atrunas. Jā, tas ir tas stāsts par to kopējo kolektīvo procesu. Mēs līdz tam varētu nonākt, jā, un vēl nē. Tāpēc, ka šobrīd tajā sistēmā tur nav cilvēku, kur gribēs to parādīt. Jo viņu dzīves līmenis ir neatbilstošs viņu ienākumiem. Varbūt tieši tāpēc vajag. Bet strādājot banku sfērā un vispār ar finansēm, cik liela problēma ir tā informācijas atklātība tieši korporatīvajā sfērā? Es runāju par offshoriem, vai vispār offshore Latvijā ir problēma, vai tā ir vairāk citur? Es šobrīd vairs nezinu. Par šito es nekomentēšu. Tik daudz mūsu ikdienā nesaskaramies, jo mēs vairāk ar maziem vidējiem. Es savulaik, kad mēs vēl KPMG bijām, taisījām tur AML procedūras, bijām laikam viena no pirmajiem, kas veica, jā, tas viss sākās. Veicām to, darījām lielajās bankās, tad tas bija uzkrītošāk, bet man liekas tagad pēc ABLV gadījuma, jā, man liekas, ka tas ir būtiski mazinājies. Ir tie groži pielikti klāt vairāk un tā. Bet es nezinu, es nevaru šo komentēt. Man liekas, mums arī tas jautājums ir pēc Krievijas, jo daudz jau, kas bija Latvijā, daudz bija nāca naudu no turienes. Un tas, man liekas, arī mainījies šobrīd. Tur tas viss pārkārtojās. Un tāpēc, man liekas, ka tas ir labi. Jo, ja kādreiz bankas viņas varēja strādāt uz šo apkalpot šos klientus, tad iespējams, ka šobrīd tas pārkārtojās un ka varbūt veidosies kāda vietējā nauda. Mums pat bija viena ideja savulaik, kad mēs runājām vienas politiskās partijas kontekstā, ideja par krājaizdevēju sabiedrībām, kas pastāvēja brīvvalsts laikā. Jā, tas ir šobrīd moderni, laikam to sauc par crowdfundingu. Jā, tas atkal cits ir fintechā, kas arī platformas darbojās. Bet jā, man liekas, mēs esam nelieli un esam bijuši pakļauti ļoti daudziem ārējiem faktoriem. Vai tie bijuši austrumi, vai tie bijuši rietumi, un tad attiecīgi, protams, biznesa pakārtojās, bankas pakārtojās, un viņas apkalpo tos, jā, tāpēc, ka ir ieguvumi. Var no tā nopelnīt, tā ir nauda, mēs esam te patās. Bet šobrīd, ņemot vērā situāciju, man liekas, tas būtiski mazinās. Es nezinu, es nevaru, es tā, pēc sajūtām vairāk. Super, Matīs. Mēs tik daudz tēmas jau pārklājām. Man liekas, bija super interesanti. Valentīna dienas raidījums sākās ar visu kaut ko romantisku un varbūt netik romantisku, bet pašās beigās, jā, mēs varbūt tādu apkopojumu uztais pa tavu versiju, ko tad tu priekš sevis esi noformulējis par to dzīves jēgu priekš sevi? Dzīves jēga man ir paust sevi, paust savus talantus, likt to lietā tā, ka tas der man, un ir labi maniem tuvākiem cilvēkiem, un vēl, ja forši ir tiem, ar kuriem es miedarbojos. Tā ir, materializēt, realizēt, darīt, piedzīvot skaisto. Piedzīvot burvīgo. Es joprojām ticu, Latvija mums ir fantastiska valsts. Mēs esam fantastiski cilvēki, un šeit es eju, daru, daudz ir visu kaut kas iziet cauri, un tā jēga laikam ir nonākt līdz tam atbildēt pašam sev, ko es gribu, kā es gribu darīt.
kā es to darīšu. Un iet un darīt. Un tad tas gandarījums rodās no tā darīšanas. Nekā cita baigi daudz nav. Super, super. Dāmas un kungi, Matīs Kaļāns, bija patiesi prieks ar tevi man runāties. Paldies.